Labdien, ir 23. gada augusts, un kā tā dziesmā saka, stārķi lido prom. Mēs esam pavadījuši ļoti sarežģītu sezonu šogad, un šī sezona jau sākās ar pavasari, ar lielajiem augstumiem, kas izdarīja liels posts lauksaimniekiem. Pēc tam mums pienāca vasara ar ilgstošu sausumu periodu, un atkal cieta gan labības lauki, gan rapšu lauki. Bet šobrīd tīrumi lielākoties jau ir nokulti, un mums ir jāsāk jauna sezona, jāliek pamats jaunai ražai jau nākamgad. Un atrodamies mēs Kurzemes pievārtē, Jaunsātos, zemnieku saimniecībā Vidiņi MS, un mēs tiksimies ar saimnieku un apskatīsim, kā tad šobrīd izskatās jau jaunais iesētais rapsis, un dosim padomus, ko darīt tālāk. Sveiks, Sandri! Mēs atkal esam uz lauka, bet jau uz lauka, kas ir iesācis jau nākamā gada ražai, raps. Un šogad jums stūmā bija arī lielgraudu krusta, nāca pāri arī Jaunsātiem, vai tavus laukus arī skāra šī krusta? Jaunsātos īsti neskāra, skāra vairāk Pūrsgalā un Kandavas pievārtē, tā kā mums, var teikt, palaimējās. Veiksmīgi viss izdevās. Raža viss ir nokulta? Raža, jā, ir palikuši nedaudz astītē, vasarā ir palikuši vasaras kvieši. Ideāli. Tagad varam pievērsties rapsim, vai ne? Varam. Varbūt, Sandri, izstāstīja nedaudz, cik lielās platībās tev audzē rapsi un kāda ir tava pamattehnoloģija rapšu audzēšanā? Saimniecība apsaimnieko nedaudz vairāk par 1000 hektāriem, un raps pārsvarā katru gadu ir ap 300 hektāriem audzēts. Kaut kādu daļu aizņem līnijas šķirnes, bet lielāko daļu hibrīdi tiek audzēti. Skaidrs. Un par tehnoloģiju, kā tu sēji? Jā, konkrētā laukā. Pēc kūšanas konkrētajā laukā un arī jebkurā laukā tiek sekots, kāds ir nezāļu fons, un tiek pieņemts lēmums, vai strādāt ar glifosātu vai nē, bet pārsvarā tiek strādāts ar glifosātu. Jā, sēja tiek veikta, kā redzat, tiešajā sējā ar dziļirināšanas principu, vai kā pareizāk to teikt, un vienlaicīgi iesējot pamatmēslojumu un arī lai ierobežotu kāgliemežu. Jā, to šobrīd var pamanīt jau, ka gliemeži ir aktīvi, jo šur tur ir pagraustas lapas, bet pamatā ir nosargāts ļoti labi, jo, kā redzam, fonā augu skaits ir pietiekams, jo gliemežiem ļoti patīk raps tai dīgšanas stadijā, kad tas arī pats svarīgākais. Kad ir vēlāk, tad tas īsti jau vairs netraucē. Šeit bija ziemas mieži, un kā redzam, ir ļoti daudz sārņaugu palikušies, jo tā pēc ziemas miežiem... Pēc ziemas miežiem tā mēdz būt, un tā arī ir parasti. Jā, un tad šeit ir īstais darbs tagad, targai super, lai ierobežotu sārņaugus. Ja godīgi, tad tas jau ir izdarīts. Pāris dienas apakaļ lauks ir nomiglots ar targu super, un tā kā tas darbiņš ir izdarīts. Jā, gribu piemetināt par targu super, ja jums ir sārņaugi mieži, un viņi ir ļoti daudz, tad davai ir jābūt tādā stadijā, kā mēs šeit redzam, vismaz litram uz hektāru, jo ziemas miežus ir ļoti grūti ierobežot, un līdz ar to ir jāliek jau nedaudz lielākas devas, kādas ir vajadzīgas ziemas kviešu ierobežošanai, kā sārņaugam. Tāpēc iesaku lietot targu super litru uz hektāru. Šobrīd pēc šīm pāris dienām, kas ir nomiglots, redzēt efektu vēl nevar, jo targa strādā lēnām, bet ļoti pamatīgi. Un rezultāts būs redzams apmēram pēc 7–14 dienām. Un pirmās pazīmes ir tās, kad, ja mēs paņemsim augu,
un izraujot šeit centrālo ārā, viņš nāks ļoti viegli. Un tas nozīmē to, ka herbicīds ir nostrādājis, un labā ziņa ir tā, ka šobrīd jau šie augi vairs neaug, jo viņiem augšana tiek apturēta, un līdz ar to viņš arī netraucēs vairāk rapsim. Jo pamats ražai tomēr ir visi augi maksimāli, kas ir iesēti, lai ir uz lauka, un sārņaugi ir ļoti agresīvi un nomāc rapsi. Un, lai neveidoties uz lauka šie tukšie pleķi, tad ir svarīgi lietot herbicīdu sārņaugu ierobežošanai. Tā kā Sandrs to jau ir izdarījis, un ļoti veiksmīgi arī rapsis jau ir sasniedzis jau 4 lapu stadiju. Jāsāk domāt par nākamajiem darbiem. Jā, būs jau jāsāk domāt jau par nākamajiem darbiem, jo rapsis šajā 4 lapu stadijā vislabāk tiek ierobežots augšanā, kas ir svarīgi. Tu nepieminēji sēšanas datumu, kad tu iesēji. 2. augusts. 2. augusts. Jā, tā kā rapsis ir saulaicīgi iesēts, un šobrīd viņš ir ļoti labā attīstības stadijā. Jā, bet pirms mēs runājam par nākamajiem darbiem, jau vēl pāris akcenti par Targu Super un Targu Super lietošanu. Saņem ļoti daudz zvanus ar jautājumu, kurā mirklī tad likt Targu Super. Jums ir jāskatās tikai uz sārņaugiem, jo Targa Super ir ļoti saudzīgi pret kultūra augu. Un līdz ar to pat tanī mirklī, kad rapsis dīkst un jau ir ļoti daudz sārņaugu, drīkst lietot Targa Super, jo Targa Super neietekmē kultūra augu, bet ļoti labi strādā uz sārņaugiem. Protams, ka sārņaugiem ir jābūt sadīgušiem, jo šis herbicīds darbojās tikai caur lapām. Un no pieredzes, ko varu pateikt, ļoti bieži ir tā, ka iznāk lietot atkārtot. Ja sārņaugi ir daudz, mēs nomiglojam vienreiz Targu Super ar samazinātu devu vai ar minimālo devu, kas ir reģistrēta 0,75 litru uz hektāru. Un savukārt, tad, kad rapsis jau būs tajā stadijā, kad varēs regulēt, tad mēs lietojam atkārtot Targu Super jau devu attiecībā skatoties, kādi ir sārņaugi. Ja tie būs ziemas mieži, kas vēl būs palikuši, vai vasaras mieži, protams, tas būs litrs, bet ja tie būs ziemas kvieši, tad atkārtoti var likt šo devu 0,75 litri uz hektāru. Bet atgādinu, ka Targas Super maksimālā deva ir 2 litri uz hektāru, un Targu Super drīkst lietot 2 reizes sezonā. Vārpats ierobežošanai ir jālieto lielākas devas jau, sākot no 1,25 litriem uz hektāru līdz pat 2 litriem uz hektāru, atkarībā no tā, cik vārpata ir daudz un cik viņa ir lielā attīstības stadijā. Bet pēc lauku sastrādāšanas ir jāpievērš uzmanība, lai šī vārpata ir sadīgusi. Jā, mērķis ir ierobežot arī vārpatu, lai netraucētu rapsim jau tad. Varbūt, Sandri, tev ir kāda pieredze arī šajā jautājumā, lietojot Targu Super? Saistībā ar vārpatu, jā, tur ir tā deva ir jāpalielina viennozīmīgi. Jā, un tas arī attiecās uz ziemas miežiem. Jā. Vēl gribu atgādināt tomēr, ka Targa jau ir pārbaudīta vērtība tirgū, kas ir jau vairākus gadus bijusi, un šī vērtība ir paliekoša, ar ļoti augstu efektivitāti, ko esam pārliecinājušies jau lietojot uz lauka šos vairākos gadus. Un tas arī īsumā būtu par Targu viss. Un paldies tev, Sandri, ka tu pievienojies mums uz, pareizāk sakot, es pievienojos uz tava lauka un ļauj mums apskatīt to. Un tiksimies jau nākamajā reizē, kad tev vajadzēs regulēt, bet šobrīd jau tu par to domā, jo tev jau jāsāk domāt diezgan intensīvi, jā, jo augus, jo ātrāk mēs noregulējām, jo viņiem ir ilgstošāks šis periods, kad viņi neaugs tik strauji un varēs sagaidīt ziemu ļoti labā kondīcijā. Paldies tev! Tikšanos!